dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV. Oļegs Malašēnoks, numur 99, Vadims Žuļevs, numur 9, Armāns Pētersons, numur 90, Vladislavs Kozlovs, numur 21 un Mārtiņš Ošs, numur 20. Esiet sveicināti, cienījamies skatītāji. Pirmā tiešraide šajā sezonā no Kauguriem. Lieliska, burvīga diena, saulaina, nedaudz mākoņi ir, bet vienkārši perfekts laiks. Ja vēl pirms dažām dienām ielas gan Jūrmalā, gan Rīgā, gan visā apkārtnē klājas sniegs, vairāk vai mazāk. Šodien vienkārši perfekts laiks, perfekta diena pirmajai kārtai. Šodien laukumā tiksies mājniece Jūrmala un arī Jelgava. Abas komandas pagājušajā gadā šeit spēlēja arī, kad Jelgava skaitījās nominālā mājniece, bet nu šogad jelgavnieki savus rezervas laukumā aizdīs Olēnē. Bet jūrmalnieki pagaidām dažas pirmās kārtas aizdīs šeit pat, kad laiks ļaus, tad jau pavisam drīz droši vien gan jūrmalnieki, gan Spartaks pārtiesies netālo Slūkas stadionu, jo laukums jau ļoti tuvu tam gatavs, lai jau drīzumā tur varētu sākt spēlēt. Bet, nu, kādas varbūt divas, varbūt trīs spēlītas vēl nāksies paspēlēt šeit. Nu, ļoti interesanti arī spēle. Pirmajā kārtā jau būtībā abas divas centrālās spēles notiek vienlaicīgi. Šeit Jūrmala Jelgava un paralēli Ventspils Rīgas Daugava. Grūti pat izšķirties, kur varētu būt centrālā kārtas spēle. Laikam jau tomēr kā Ventspilī, jo tomēr čempionu pret 4. vietu, bet abas šīs divas komandas, Jelgava un Jūrmala, domāju, būs pilnīgi reāls medaļu kandidātis. To gan radīs vēl tikai laiks, bet nu, vismaz uz papīra izstāsta ļoti spēcīgs sastāvs. Varbūt ne gluži titulu vērtībā, bet medaļu noteikti. Sākumā tad par komandas sastāviem viesu komandā Jelgavā. Gan tie paši spēlētāji, kas bija arī pagājušā sezonā, ļoti maz izmaiņu komandā vārtos, Kaspars Ikstens, tālāk laukumā arī numurs, karā ziņā tā kā pirmā kārta, līdz ar to arī numurs labāk nosaukšu, lai varam piefiksēt un naudzēm tomēr arī pamainījušies, jo īpaši Jūrmalā, tālāk tad laukumā 25. Mārcis Ošs, 85. komandas kapteinis Gins Freimanis, 7. Valērijas Redko, 77. Aleksandrs Gubins, 8. Boris Bogdaškins, 10. Romans Bespālos, 9. Vadims Žuļevs, 90. Armāns Pētersons, 21. Vladislavs Kozlovs un 99. Oļegs Malašēnoks. Jūrmalniekiem vārtos bez pārsteigumiem Igors Labuts, 71. numurs, tālāk 8. Pāvils Mihaģuks, 6. Imants Gluško, 5. Andrejs Panasjuks, 3. Dmitrijs Halvītovs, 25. komandas kapteinis Maksims Rafaļskis, 2. Danils Ulnibaševs, 14. Orlando Bardons, 17. Danils Romero, 10. Diego Silva un 9. numurs saīsinājumā iesaukā Juanma, Spāņu leģionārs. Abām komandām nav šodien vēl pašu optimālāko sastāvu, par to vēl būs nedaudz vēlāk, bet vakardien tika sākta jaunā virslīgas sezona, Liepājnieki atklāšanas mačā. Jaundibinātais Liepājas klubs ar Māru Verpakovski prezidentu amatā uzvarēja Metu LU 2-1. Pirmie gan vārds guva metieši, 57. minūtē izcēlās Gads Kalniņš, neīsti veiksmīgi varbūt nospēlē arī Liepājnieku vārdsargs Raivā Varžģinskis, bet nu jau pavisam drīz Liepāja ne tikai panāca 1-1, drīz arī Kristofs Grebs, bet arī izvirzījās vadībā Valērijas Afanasjevs. Tā kā šobrīd vismaz pašreizējā virslīgas līderi ir Liepāja, bet tas, protams, tikai šobrīd. Šajā spēlē it kā nominālā favorīte varētu skaitīties tīras papīri, varbūt Jelgava. Bukmēkeri sākumā pašas pirmās līnijas izlika nedaudz par labu Jūrmalai, bet pirms spēles sākuma, vairākas stundas pirms spēles sākuma diezgan izteikti kritās Jelgavnieku koeficients. Tas gan vēl nevajag uzreiz iedomāties, ka tāpēc varbūt aizdomīgi spēle, jo sezonas sākumā arī ļoti daudz līdzīgas kustības varbūt, jo arī bukmēkeri vēl tikai iepazīst komandas un tālāk, jo pirmās līnijas viņi izliek it kā vairāk no pagājušās sezonas rezultātiem, varbūt arī nav īpaši iepazinušies ar sastāviem. Nu, tālāk jau, protams, visu tirgu kontrolē un maina tieši šo likuma licēju. Nu, līdzīgi bija arī, principā, Liepāja, kad it kā sākumā Liepāja tika uzsīta par izteikti favorīti, kas, zinot, sastāv izmaiņas, nu, varbūt nav īsti taisnība, un pēc tam arī koeficienti izlīdzinās līdz spēles sākumam. Nu, pirmais minūtēs nedaudz biežāk bumba tieši Jelgavnieki, kreisajā flangā Vadims Žuļevs. Agrāk arī spēlējis Jūrmalas komandā vienu gadu, ja nemaldos, pavadīja 2011. gadā.
Pagājušā sezonā viņš jau bija Jelgavā, viens no komandas līderiem, īpaši sezonas sākumā, kad vēl nebija tik spēcīgs sastāvs, arī Minevs Grigorāvičs vēl nebija tik labā formā. Sezonas beigās, kad uzsajauts otrajā pusē, jau kad sastāvs pamainījās, arī vairāk citas spēlē atvērās tas pats Grigorāvičs, tad Žuļo loma diezgan ievērojami kritās, bet tas vēl uzreiz arī negarantē to, ka kritās arī būtībā viņa paša līmenis, varbūt, pavisam nedaudz. Pieskāros jau, ka nav optimālo sastāvu abām komandām, ir traumiņas, ir slimības, jo īpaši Jūrmalai tas šajā spēlē varētu spēlēt daudz leģionāri. Nav īsti pieraduši arī pie klimata, nav pieraduši pie mākslīgā laukuma, ko viņa dienas zemēs, kā izsēdās Mihails Koņevs, vispār nav redzējuši, pirmo reizi ieraudzīja to Rīgā tikai. Tāpēc radās visādas traumiņas, sīkas, netik sīkas, un šajā mačā pat pieteikumā nav divu noteikti labāko leģionāru, kas Jūrmalā ir šajā sezonā, Kevina Gisi uzbrucēja un argentīniešu Lukas Trekariči, kurš agrāk ir bijis arī Argentīnas jauniešu izlasēs. Varbūt te gan vajadzētu nelielu atkāpi, ka tajā reizē, kad viņš spēlēja, tas varbūt nebija pats pirmais sastāvs, toreiz to sastāvu veidoja tikai tie futbolisti, kas spēlēja Eiropas klubos. Un lūk, arī pirmais pusmomentiņš, varam tā teikt, vismais uzbrukums Jūrmalai, laba saruna situācija no kreisā flanga. Sulaukumā tur Mihaļuks, protams, Halvītos, centrējums uz to stabu. Petersons tiek pie mums jāsaglabā savai komandai. Arī man Jūrmals leģionāri vēl nav tik labi iepsīt, lai arī sanāca vairākas reizes viņus iepāro darbībā ziemā, bet viņi ir tik daudz, ka uzreiz katru varbūt grūtāk saprast, ko katrs var, bet ir ziemā tiešām arī vislabāko iespēju arī atstāja tas pats Trekariči, tas pats Gisi un arī Koņos sacīja, ka viņi potenciāli ziņā noteikti ir labākie. Nav vēl šajā mačā centra aizsarga, nav vēl Guerrero. Īsti gan nezinu iemesls, vai viņam ir trauma, vai vienkārši nav nokārtot vēl papīri, jo ne visiem spēlētājiem, kas ir pieteikti sezonai, gan Jelgavai, gan Jūrmalai, gan citām komandām nav vēl pilnībā visi papīri nokārtot, varbūt kādam transfers nav atnācis vai kāds cits problēmas. Un šeit noteikti pārkāpums pret Bogdaškinu. Savukārt no vietējiem spēlētājiem nav U21 smalējā pusarga Arķem Loginova. Rezervē, manuprāt, lielākais pārsteigums no tajā sastāvā, kas pieteikts spēlē rezervē palicis argentīniešu balsta pusargs Benito Montalvo. Krūspēs varbūt sliktā formā ir vai arī pēdējā laikā saslim, man neesmu kādu nedēļu painteresējies, kas jauns tieši slimības ziņā, vismaz pirms nedēļas divām viņš šeit trenējās, viss bija kārtībā. Tagad viņš ir rezervē. Arī ziemā pietiekami labu iespēju atstāja gan nevienā spēlē, gan ne tik labu iespēju, kā visa Jūrmalas komanda. Jūs tie, kas skatījās šo maču, šodien paši saprot, par ko runa spēle pret Gulbeni, kur Montalvo, būsim atklāti, bija viens no tiem spēlētājiem, kas sarīkoja cirku. Vēl vairāk toreiz balstījās šis cirks tieši uz leģionāriem. Viena izteiktākā leģionāra Jūrmalā vairs nav. Mēs tam tika izplīdis publisks paziņojums, ka viņš ir atlaists. Es stipri šaubos, ka viņi vispār bija rēķinājušies sezonas kontekstā. Bet, labi, to tēmu pagaidām būs slēgsim, cerēsim, ka sezonas laikā nebūs pie tās jāatgriežās, jo vismaz vietējiem spēlētājiem, ne tikai publiski tas ir teiks, bet arī vietējiem spēlētājiem bijuši reāli sarunas ar vadījumiem ir apsolīts, ka sezonas laikā nekas tāds nebūs. Cik šie solījumi tiks pildīti, tas jau ir pavisam cits jautājums. Mihaļuks noteikti labākais papildinājums vietējo spēlētāju pulkā. Pašmāju spēlētāju Jūrmalai tāds klupšanas akmens, jo ir diezgan liela varbūt tāda starpība meistarībā starp leģionāriem un vietējiem. Kā zināms, protams, mums ir Latvijā leģionāru līmenis, 5 spēlētāji tikai var tik pieteikt spēlē. Tad Jūrmalaikiem nav īsti tā sastāv dziļuma tieši Latvijas spēlētāju ziņā. Mihaļuks noteikti ir labākais no vietējiem, galvā vēl pēc tam nesen Latvijas izlasē pirms 9 mēnešiem. Kopš Marians Pakars pie stūres Mihaļuks nemaz netiek saukts, un pats Pāvils arī sacīja, ka īsti vairs laikam arī necer, ka varētu tikt izsaukts. Vēl, protams, jāatzīmē arī Maksims Rafaiskis, bet arī jautājums ir, kādā viņš ir formā. Pagājušā sezonā viņš sāk Islandē, līdz vasarai tur nospēlēja Islandes vājākajā klubā. Pēdējo vietu beigās klubs ieņēma. Pasīsimies arī, kā Rafaiskis potenciāls ir noteikti labs, bet jautājums, kāda ir sportiskā forma. Arī galvā agrāk bijušies Latvijas spēlētājs. Bet tam ne tikai spēlētājs, bet arī bija kaut kāda reāla loma viņam.
pagaidām tā bīstama momenta, viņi nav bīstama pie otriem vārtiem, reāli iespēja vēl nav. Pagājušajā gadā Jūrmala vislīgā ieņēma 6. vietu, pēdējā kārtā uzvarot Jūrmalas derbijā, Spartak 2-1 pacēlās nostūma Spartaku uz 7. vietu, paši tika uz 6. Tad Jelgavnieki ieguva 8. vietu, kopš abas komandas spēlēja virslīgā. Allaž Jūrmala tabulā ir bijusi augstāk, parasti 2 reizes tā bija 1 vieta, pagājušajā sezonā tās bija 2 vietas augstāk. Bet Jelgavnieki gan nedaudz ilgāk virslīgā spēlējuši, pa sezonu ilgāk. Līdz pirmajā līgā, līdz ar to Jelgavnieki parasti bija augstāk nekā Jūrmala, bet kopš virslīgā abas komandas ir. Pēc tam otrādi, Žuļovs kreisajā flangā, tur vēl tālāk bez Palavs pieslēdzas solaukumā Kozlovs, pirmais stūrstiens Jelgavai. Gan ir nedaudz pauzīt, tad tur no tēma par 3 sezonām virslīgā. Savstarpējo spēļu bilants izteikt labāk ir Jūrmalai. 11 spēlēs, 8 uzvaras, 3 neizšķirt, tā kā Jelgava virslīgas ietvaros vēl reizi nav uzvarējusi šodienas pretinieci. Stūrstienu izpildīs Boris Bogdaškins. Solaukumā pagājušajā gada stūrstienu bija gan izvai lielākais Jelgavas trumpis, labi spēlē izgājienā. Jā, arī numuri Jūrmalas leģionāriem pamanījušies no Ziemas kausa, tā kā laikam izstāsta, ka atšķirība, varbūt izņemot Silvu, kuru vizuāli ziņā var ļoti labi atpazīt, pārējā laikam mums jāmācās no jauna. Šobrīd bumba ir Orlando Bordons, kad viņš ieradās, paragvajiešu leģionārs, ka viņš ieradās, Koņevskā sacīja, ka viņš vairāk ir tomēr, varbūt negluži izteikts malais pusargs vingeris, tā teikt, bet nu vismaz vairāk uz to pozīciju tendēts. Nu, tagad viņš spēlē vairāk kā centra pusargs. Gubins. Gubina tikšana pamatstāvā. Man personīgi bija neliels pārsteigums, jo, kas bija trešajā treniņā, Jelgavas, tā kā pirms 3 dienām tikai tika iespēlēts pamatstāvā Baturinskis, bez Palavs. Apspēlē viņš Limbāšev centrējums, tur Petersons, Malašēnoks, atbruņots Malašēnoks. Malašēnoks arī, gluži kā Žuļovs spēlējis pirms tam Jūrmalā, tieši pagājušā sezonu Malašēnoks sāka Jūrmalā, vasarā pārgāja uz Jelgavu. Tad jā, trešdienas reņā Jelgavas pamatstāvā tika iespēlēts Baturinskis kreisajā malā, tomēr ir Gubins un Aleksandrs ir palicis rezervē. Tāpat Reķko ir aizsardzības centrā, bet nu, tās ir saistīts nevis ar treneru izvēli, bet ar Petrenko slimību. Nav pieteikumu, Petrenko ir rezervē, bet pieteikumā nav uzbrucēji. Maksim Daņilovu, viņš arī apslimis, bet no šī uzbrucēju konkurence, es domāju, ka Daņilovam vieta pamatstāvā arī tāpat arī neatrastos visticamāk, jo Jelgavniekiem 3 tiešām ļoti labi centru uzbrucēji, Kozlovs, Malašēnoks un arī Daņilovs. Nu, starpzonā jaunais galvenais treneris Vladimirs Beškrevs lielākoties spēlēja ar vienu uzbrucēju, bet nu, pēdējā laikā jau pārgāja uz 2 un redzam, ka tad arī tieši Kozlovs un Malašēnoks ir pamatsastāvā. Tikā arī slimības, pat ne bez slimības Daņilovs un Aldošiem būtu 3. liekais. Nu, nav, protams, arī pieteikumā malējā pusarga Garķi Jaudzem, vēl viens jaunpienācējs, viens no retajiem, teiksim tā, jaunpienācējiem viņš pagājušā sezonu pabeidza metā, pirms tam bija Skonto sistēmā. Niaudzemam ir Nīls Savienojums, viņš vēl, ja nemaldos, vēl kādu aprīlī varētu tikai atgriezties ierindā. Rezervē Jelgavai arī ir vienīgais leģionārs šajā sezonā Georgi Dieknišvili. Ziemas kausā viņš biežāk izteica, ka varētu ar viņu rēķināties pamatsastāvā kā uzbrukošais pusargs, bet varētu būt, ka Dieknišvili ir tieši upuris schēmas maiņai pārējos 2 uzbrucējiem. Freimans atspēl atpakaļ Iksenam, bet no reizes tiek fiksēta. Runājot ar Koņevu, lielākās bažas viņam bija tieši par uzbrukumu, jo jau tā priekšējā līnija īstenībā Jūrmalai ir ļoti paplāna, un tas pats, vienīgais faktiskais uzbrukuma līderis Gisī ir traumēts, bet, nu, Silva var spēlēt šajā pozīcijā, tāpat redzam arī Juanmu sākumā Jūrmalai rēķinājās, kā malējā pusargi, nemaldos kreisajā malā viņš spēlēja, bet Jūrmals arī vadība nesen tieši pateica, ka būtībā redzot pārbaudas spēju laikā, treņu laikā, redzot, kā viņš spēlē, diezgan liels problēmas viņam bija pēc tam rasvērāšana aizsardzībā, tad bez bumbas proti, tad būtībā viņš ir pārstāsts uz priekšējo līniju, kur pieteikumu
pietiekami labi ir sev parādījis vismaz sākumā. Redzēsim, kā viņam iesādāk uzbrukumā šobrīd Silva un Honma. Gluži kā Jelgava arī jūrmalnieki ziemā mainīja schēmas, vairāk spēlēja Koņevs. Vismā pat diezgan daudz schēmā viņš izmantoja, bet tāds populārākās viņam bija 4-2-3-1 un Rombiņš. 4-4-2 ar Romu viduslīnijā. Izskatās, ka viss nezinu, pierstam lielu uzmanību, bet varētu būt arī, ka Roms arī šajā mačā ir. Rafaiskis, Ulimbaševs un Bordons un kas tur Romero, laikam 4 tādi centri pusargi, kuru komanda esot bumām, protams, ir izteikti darbojas tieši viduszonā, nevis pa flangiem. Tā kā, laikam, schēma paliks tā pati vecā, un Jelgavai, jā, protams, arī 4-4-2 ar Malšēnaku spēlējot zemāk, nākot pakaļ bumbai. Žuļevs maina malu Petersonam. Petersons pret Panasjuku, panāk viņš bumbu, bet to zaudējot Panasjukam bija šais Spartaks spēlētājs. Teikt, vienīgais jūrmalēs, kas bija Spartakā, un tas aizgāja uz otru jūrmales komandu. Un Spartaku redzēsim jau rītdien, šajā pašā laikā 15:00. Spartakam ļoti kolorīts sastāvs, ļoti spēcīgs sastāvs, un arī šajā spēlē tribīnēs ir vairāk Spartaka spēlētājs. Pats Pāvils Davīdovs redzēja, Riķis Krāklis bija arī vairāk vadības pārstāvji. Bet nu par to vairāk rītdien. Jā, nepazīstināju jūs ar galveno tiesnesi, šo maču tiesā Ivars Caune. Uz līnijas viņam palīdz Ārts Ķēniņš un Jevgeņijs Morozovs, un redzēs tiesnesis šajā mačā ir Dmitrijs Naļvaiko. Bogdaškins. Jā, šajā spēlē redzam, ka ir bez Pālovs. Pamatsastāvā pagājušā sezonā viņš viens no stabilākiem spēlētājiem, bet šo zonu Večkrēju vadībām viņš būtībā kaut kur starp pamatsastāvu. Un pirmais bīstamais sitiens, šī Ikstens aizskāra bumbu, tā arī ir stūrstiens Jūrmalai. Pirmais tiešām bīstamais sitiens, nefiksēja, kurš sita, man šķiet, tas bija Romero. Nē, Juanmats, laikam, Romero šobrīd solaukumā, Juanmats, laikam, bija. Romero ir izpildījis stūrstienu. Atstāja Bordons viņam, pat Bordons pieskārās bumbai. Kas ir noticis? Bordons, laikam, mums jāatkārto. Nu jā, būs laikam jākārt stūrstiens, vai tas bija spēlēts, vai arī nesaprašanās varbūt ar Bordonu Romero, bet it kā pieskārās bumbu, pabīkstīja nedaudz uz priekšu un atstāja. Tad gan stūrstiens Romero tu izpildis to stabu, tur labi galvu nospēlē Reķko, Bogdaškins tālāk, atkal Petersons, 3 galviņas pēc kārtas, un pirmais pie bumbas būs Žuļevs. Nav pārkāpuma, Rafalskis rāda, ka viņi pagrūda mugurā, un arī tā šita Žuļevs iet uz vidu, apspēlējuši Gluško, bet krīt, un pārkāpuma šeit nebija. Šeit gan piekrītu Caunam, pirms tam, manuprāt, tomēr Rafalski iegrūda mugurā nedaudz, bet tomēr pieteikam, lai iegūtu bumbu. Centrējums. Īsit bumbu apšlokumu Ulimbaševs, Silva. Urugvajietis, lielākā daļa Jūrmales leģionāru ir argentīnieši, arī Gisi, kurš ir šveicietis būtībā, viņš argentīnis izcelsmes, ir Šveicē dzimis, Šveicis arī pilsonība viņam futbolā ir, bet tā būtībā viņš ir argentīnieši izcelsmes, lai gan arī pasas arī viņam vairāks, viņam Itālijas paseri, Gubins. Agrāk Gubins, ja nemaldos, mums kādiem 5 gadiem varētu būt spēlēja Jūrmales komandā, ne šajā gan Jūrmala VV sastāvā. Pārkāpums tieši pret Aleksandru pārkāp noteikumus Gluško. Gluško ir viens no retajiem pagājušās sezonas pamatstāvs spēlētājiem, kas ir palicis Jūrmales komandā no pēdējās sezonas spēles pret Spartaku, kas toreiz gāja pamatstāvā. Komandai palicis tikai Gluško, Ulimbaševs un Loginovs. Divus redzam arī šodien pamatstāvā. Loginova, kā minēja, nav. Standarta situācija. Jelgavā atkal pie mums ir Bogdaškins. Parasti viņš arī visas standarta situācijas izpildīja arī pagājušajā gadā Sergeja Golubeva vadībā. Daškins centrē. Cīnās galvu 1-0! Vladislavs Kozlovs! Atklāja rezultātu pēc Bogdaškina piespēles. Vārtu priekšā tika atstāts. Pat netika vien atstāts viens Kozlovs, vienkārši atļauja viņam uzsist, un Kozlovam pirmie vārti Jelgavas Kreklā, kurš atgriešanās šajā komandā. Pusotru gadu viņš nospēlēja Ventspilī. Pagājušā gada vidū viņš aizgāja prom no Ventspils, bet pusgadu viņš būtībā paņēma brīvi. Viņš trenējās ar Jelgavu, bet aizgājis viņš bija jau par vēlu un sezonu nevarēja pabeigt Jelgavā. Tagad viņš ir atkal Jelgavā un jau pirmajā spēlē atklāja rezultātu Kozlovam.
pirmie vārti. Iest Jelgavai katrs vārds un pagaidām apliecina to, ka Jelgava, manuprāt, arī neliela favorīta šajā mačā. Mums tam gan bīstamākais moments šajā spēlē bija pie Ikstena vārtiem, kad bija viens tālstiens, pat ne tālstiens, tāds pustālstiens no distances. Ikstenam jāspēlē, tā arī pārliecinoši Kaspars nospēlē. Ikstens arī Jelgava pārcēlās pagājušajā gada vidū. Atgriežās no Islandes, kur īstenībā nesnāca. Sākumā viņš bija pamatstāv atstāks, bet pēc pāris zaudējumiem viņš tika atstāts rezervē. Ikstens ļoti labi sezonas pusīti aizvadīja, un ja viņš tādā līmenī pēc aizvadīs veselu gadu vislīgā, es domāju, viņš varētu arī pakonkurēt ar Grbausku par labākā vārtsarga balvu, lai gan, protams, tur ir vēl vairāk, es varētu pakonkurēt tas pats Varenko. Gluško. Atpakaļ Mihaļukam. Nu, šajā mačā aizsardzības centrā kāda pasīguma nav Mihaļuks un Halvītos, bet principā domāju, ka kad, ja viss būs kārtībā, tad vajadzētu blakus Mihaļukam spēlēt argentīnietim Guerrero. Zaudēt šodien bumbu Kozlovs, pirmais Labuts, jā, tā arī bijušais Daugavpils, bijušais Ilūks vārtsargs. Pie Koņevas agrāk ir spēlējis arī Gulbenē. Tajā laikā gan Labuts bija otrais vārtsargs aiz Nikoļska muguras. Gluško. Centrējums, aiziek bumbu līdz Silvai. Ļoti labi nospēlēja tur Reģko. Juanma. Atvainojos, tas bija, protams, 17. numurs, tas bija Romero. Panasjuks. Droši vien tas bija sītienas domās, nu ļoti neveiksmīgs. Kā zināms, pavisam neilpums sezonas sākuma atkal mainījās komandas skaits virslīgā, tomēr licences dabūja Daugavpils un Skonto, kuru apelācijas tika apmierinātas, tad no šīm komandām arī jūrmalniekiem vēl īstenībā diezgan nesen vēl bija bažas, ka varētu palikt bez licences. Jūrmalai, tāpat kā Daugavpils bija problēmas ar jaunatnes akadēmiju, nepaspēja līdz beigu termiņam jūrmalnieki to visu nokārtot, bet, beigās kārtējo reizi, protams, tika pārcelt licencēšanas termiņu, un jūrmalnieki beigās dienu pirms kārtējā deadline sarunāja Šitik futbola skolu. Jūrmalai, protams, šī situācija bija krietni vieglāk nekā Daugavpilī, jo, kā zināms, Daugavpils klupšanas akmens bija tas, ka tika ierakstīti reglamentā 50 km, kurām Jelgavas sulaukumā, Malšēnis bija bumbu sulaukumā pārkāpums, viņam beigās iegrūdiņš mugurā Panasjuku, arī Labuts tur ciets šajā divcīņā. Tad Daugavpilī, protams, lielākā problēma tā, ka bija 50 km punkts reglamentā, licencēšanas reglamentā. Šādam noteikumam no Daugavas viedokļa skatoties atbilda tikai BFC Daugava, kas, protams, bet joprojām ir, protams, BFC Daugavpils pirmīnas apakšā. Tie Daugavpilī, principā, nebija vispār neviena varianta, kā to visu nokārtot. Teorētiski varbūt būtu tie paši 100 km, vēl nav arī skaidrs, kā viņi tikt galā ar Rēzekni, jo, cik man zināms, ka Rēzekniņš arī īsmā atteidās viņiem sadarboties, un tajā reģionā Daugavpilī nav neviena varianta cita. Pārējās visas tur Rīgas komandas, Rīgas jauniešu komandas, arī Olaina, kurai apšala tā pati Baltika Supernova. Olains bija arī tieši viens no variantiem galvenajiem, ko gribēja dabūt Jūrmala. Veda viņa pārunas, un tieši Olainis nepārāk, kā sacīja, Jūrmals arī nepārāk smukās rīcības dēļ Jūrmals šo termiņu neizpildīja. Faktiski pašā beigu termiņu pēdējā brīdī pienāca Jūrmalai atbildi, ka Olaina atsakās, pārgāja laikam pie Jūrmalas Spartika. Siens no distances, Kozlovs uzta garām vārtiem, Labuts arī bumbu gan viegli tvēra. Oši pret Silvu, gaisa divciņās varētu būt liels problēmas Jūrmalai, jo redzam, ka priekšā ir viņam Silva un Juanma, kuri augumā ļoti, varbūt ne ļoti īsi, bet krietni īsāk nekā Reģko un Ošs. Gisī tomēr ir augumā pietiekami ražants un arī masīvs spēlēt, kas varētu arī sagādāt cīņu par šīm gaisa bumbām. Starpzonas laikā Jūrmalai rezultātu ziņā ļoti švaigi gāja no
tām spēlēm, kas tika aizdītas pret kādas valsts augstāko līgu komandām, tā būtu Lietuva, tā būtu Latvija, Somija vai kā cita valsts, 7 spēlēs 7 zaudējumi un tikai 2 gūti vārti, ielēs ļoti daudz. Romero centrē uz to stabu. Vēl viens autiemtiens tagad ierādzīja, ka tiešām nav izlabots Jūrmalas tablo. Redzam uz sētas. Tikai vieninieks mums spēles bija 0, vēl smējos tieši, ka, ja to neizlabos, tad Jūrmalai draud pirmais sodiņš šajā virslīgas sezonā, vai vismaz pirmais brīdinājums. Nu, pastīsimies, ko teiks mums pēc tam inspektors, šīs spēles inspektors un delegāts, attiecīgi Adolfs Supe un Vladimirs Žuks. Nu, teorētiski par to vismaz brīdinājums pienāktos. Beidzot, laikam saprata mazais puika, kas ir atbildīgs par tablo, varētu arī uzlikt beidzot 0 uz Jūrmalas pusē. Kozlovs. Auts, manuprāt, bija to arī fiksē tiesnesis. Tas sarunā turpinot šo tēmu Jūrmala 7 spēlēs piedzīvoja 7 zaudējumus, un neskatot tās spēles, ka aizdītas pret vājāk līgu komandām, pret to pašu Gulbenu, kur gan tika piedzīvot zaudējums, cirkā 1-3, te vēl bija uzvara pār RFS 4-1 un uzvara pār Jelgavas dublieriem. 13-0, ja nemaldos, spēle beidzās. Sacīt arī Jelgavnieki spēlējuši šajā sezonā ar Jūrmalas dublieriem. Ziemas kausa ietvaros toreiz gan Jūrmalaikiem bija pavisam daži. Pirmās komandas spēlētāji īsums braukšanas uz treniņu Spānijā. Toreiz gan nemaldos Silva uzspēlē, varbūt arī, man liekas, ka Guerrero varēja būt. Tajā spēlē Jelgava uzreiz 7-0. Centrējums lokumā Ikstens pārliecinoši spēlē. Tad, Jūrmalai tāda rezultāta bija, kā pirmajā mačā sapzonā pret HJK, Somijas čempionu, ilgadējo čempionu 0-5, pret Ukrainas Dņipro 1-8, pret Bulgārijas Plovdivas Lokomotīvu 0-3, pret Polijas Zaviša 1-6, pret Igaunijas viena no spēcīgākajiem klubiem, lai vadīja 0-5, pret Sūdu 0-2 un pret Atlantas 0-1. Pēc šīs Gulbenas spēles jau rezultāti pavisam pieklājīgi, izņemot varbūt Levadijas maču, bet vismaz vairāk spēlē apliecināja, ka tajā spēlē viss bija godīgi un vienkārši tā sanāca. Beigās, Koņos ir apgalvo, ka vismaz ziemas laikā komandas gatavība, komandas fiziskā forma ar katru nedēļu uzlabojās, kā tam terēs, protams, būtu jābūt, bet sākumā vienkārši daudz leģionāri ieradās gan fiziskās formas ziņā, gan attieksmes ziņā nepārāk augstā līmenī. Tika līdz sinienam Žuļaus, vai viņš cita, vai viņš varbūt deva kādu piespēli, kādam piespēli vārdu priekšā, nezinu, bet trāpīja viņš pa labu, un būs stūrstiens. Atkal Bogdaškins pie bumbas. Pagājušajā gadā Golubovs ļoti regulāri solokumā sūtīja pie stūrstieniem pat 6 spēlētājus, brīžiem pat 7, un diezgan bieži arī snāca beigās potenciālā trumpi vietā uzreiz pretzurkums uz saviem vārtiem. Bogdaškins. Šoreiz uz Ošam. Oši tiek līdz bumbai, bet neuzsitīšu pie vārtiem bumba Jūrmalai, Labuts. Pie tās, pagaidām tiešām visās nedaudz labāk. Jelgava pats spēle varbūt ir visai līdzīgi, bet kvalitīvāk šim spēlē Lakums Režģļā paņem spēlē Jelgavnieki. Labi, šeit ir Kulim Bašavs, Latvijas U21 centra pusriks, arī spēlēs Ilūkstē pagājušas sezonas vidū, pārgāja uz Jūrmalu. Silva, neveiksmīgs centrējums. Aizmūri Kozlovam. Par Jūrmalas leģionāriem tur runājot, no tiem, kas šobrīd ir laukumā, Silva ir Urugvajietis, 4 tikai leģionāri šajā spēlē ir laukumā. Silva, Urugvajietis, Bordons, Paragvajietis, Romero un kas mums tur vēl ir? Romero un Bordons, protams, Paragvajietis, Juanmas Pānis un Romero argentīnietis. Bet tomēr vairums ir, no tiem, kas spēlējas vairums, kā minēja, ir argentīnieši, daudzi spēlējuši nepārāk augst līmeņa klubos, CV, kā vairākiem spēlētājiem, īstenībā nav nekas ļoti spīdošs, tam pašam Guerrero, kurš šajā spēlē pieteikts, Argentīna 4. līga, Nīderlandes 4. vai 3. līga, bet par viņu kvalitāti var liecināt arī tomēr tas, ka šajā ziemā viņš bija pārbaudē uz vienu no Čehijas spēcīgākiem klubiem Teplici, uz kuriem pastāv arī Renārs Rode, un, sapcitu, Guerrero tika domāts tieši Rodas vietā, tieks varbūt
Bīstams moments Jūrmalai krīt solaukumā. Jūrmalas spēles 11 metru sodastiens. Nopelnīja peneli, šeit tas bija Panas Juks. Tā izskatās, ka piestājās uzbrukumam Krievijas malas aizsargs, nopelnīja peneli un pārdzīvo šeit ļoti, ka Jelgavas spēlētājs, tas, laikam, Freimans, kas varbūt pārgāja noteikums, nepiefiksēja īsto brīdi, bet, kā ziņā ir peneli uz, nepārdzīvo gan vienkārši traumu, laikam, kādu izjūs Freimanim. Lieliski iespēja Jūrmalai panākt nešķiru, redzēsim, kas ir sidīs peneli, jo Ziemaskausā penelis animalos izpildīja Benito Montalvo. Juanma, laikam, būs pie bumbas, Spāņu pussargs, kas šajā mačā jau ir uzbrucējs. Jā, Juanma pret Kasparu Ikstenu. Varētu būt pirmā penela šajā sezonā. Juanma uz otru stūri aizdzen Ikstenu un 1-1. Panāk izlīdzinājumi Jūrmalnieki 1-1. Juanmam pirmie vārti. Viņa debijas spēlē Latvijas čempionātā. Juanma 27 gadus vecs Spāņu leģionārs, savulaik spēlēs arī Spānijas 2., 3. spēcīgākajā līgā, gan 2., gan 3., bet te nevajag jaukt ar to Juanmu, kurš ir ilgadējis bijis agrāk La Līgas spēlētājs. Pazīstamākais Juanma, tas gluži nav tas pats spēlētājs, bet pietiekami labs viņam tieši CV ir, atšķirībā no vairākiem citiem leģionāriem, tad viņam tiešām CV ir pietiekami pieklājīgs. Žirons komandā spēlējis pēc spēka 2. līgā, pēc tam 3. līgā Almērijas dublieros, viņa pēdējā pieturvieta bija Badalona. Ošs, Malu Gubins. Turpin uzbrukumu Jelgavnieks Žuļevs. Sitiens, bloķē trāpiņš pa Mihaļuku, arī neveiksmīgs sitiens, kurā gadījumā bija pat labāks nāc, ka trāpīja, jo varēja uzbrukumu turpināt labu, iziet no vārtiem. Ir vairāki, kā no vietējiem spēlētājiem nav labākais sastāvs Jūrmalai. Ir pietiekami normāla līmeņa spēlētāji vislīgas līmenim, bet tas nav īsti, tie varbūt nav īstā komplektācija, ar kuru varētu cerēt uz medaļām. Tā pavisam nopietni cerēt, viņi noteikti var un noteikti arī cīnīsies, bet tā pavisam reāli, kad no galvenajiem favorītiem šobrīd trīnieks, manā skatījumā, tā, kas ir redzēts ziemā, noteikti Ventspils, Spartaks un domāju, ka tomēr arī Skonto. Skatošiem vienīgais, tiešām liela problēma var būt uzbrukumā, jo bez Valērijas Šabalas ļoti trūkst vēl vienu uzbrucēju, būs ko palīdzīgi galvu Tamzam Pertijam. Šobrīd priekšā līnijā tikai Šabala, Gudkovskis un Ivanovs. Romero. Arī Romero spēlējis Argentīnas zemākajās līgās. Ir gan viņam arī dažas spēlītas arī Primera División, bet tas bija ļoti sen. 2008. gadā viņš aizdīja 2 spēles La Plata Gimnasijas sastāvā, bet kopšā laika pārsvarā viņam 2., 3. Man liekas, ka viens klubs arī pat bija no 4. līgas, varbūt gan arī ne, bet no 3. noteikti līga viņam bija. Tieši pēdējā pieturviet viņam arī viņš šo sezonu, ja skatāmies pēc rudens pavasara sistēmas, šo sezonu viņš sāk tieši Argentīnas 3. līgā, Nueva Chicago komandā. Mihaļuks pārliecinoši. Mihaļuks šo sezonu pavadīja Rīgas Daugavā, ļoti labi sāka viņš kopā ar Linu Klimāču aizsardzības centrā, manuprāt, tobrīd sezonas pirmajā pusē bija labākais aizsardzības centra aizsarga dots virslīgā, bet, sākās traumiņas, tam pašam Mihaļukam viņš diezgan ilgu laiku izlaida, kaut un 2 mēnešus viņš beigās izlaida, pēdējā laikā viņš tiešām diezgan daudz mocījies savainojumiem, redzēsim, kāds viņš šodien būs Jūrmalas rindās, pats saka, ir formu atgūs, un tad viņam viss ir kārtībā ar veselību arī. Tieši arī veselības problēmas viņam būtībā bija galvenais, viņš pat nemēģināja nekur tikt ārzemēs, tad viņš arī pārcēlās uz Jūrmalu un tāpēc arī meklēja kaut ko tuvāk Jūrmalai, atrada FC Jūrmala. Rīgas Daugava arī ar viņu negribēja turpināt sadarbību, Mihaļuks sacīja, ka viņam bija beidzies līgums un vadība pēc sezonas beigām bija teikusi, ka tiem, kam beidzas līgums, tos, kurus viņi gribēs paturēt, tiem uzzvanīs, Mihaļukam zvans nepienāca un ar to arī viss beidzās. Freimanis, viens no daudziem arī Jelgavniekiem, kas atgriezies komandā, spēlēja pirms tam Īrijā, pēdējā viņa
komanda bija Vācijas 5. līgā, laikam, vai arī 4. Tad atgriezies Kozlovs, jau minēju no Ventspils, atgriezies, jau vasarā atgriezās Malašēnoks, atgriezies tagad ziemā Maturinskis. Ļoti iespējams atgriezīs Artis Lazdiņš, kas varētu būt galvenais komandas papildinājums. Viņš jau vairāk nekā nedēļu trenējas kopā ar Jelgavu, bet pagaidām līgums viņam nav. Vēl gan ir nedaudz laika, lai varētu to visu nokārtot. Reglamentā bija punkts tieši par šādiem gadījumiem, tā kā transferu periods ir beidzies, bet vēl ir iespēja kādas spēlēs piedēļ papildus, ja to dara galvenokārt profesionālu līgumu, 30 dienas laika šķiet bija šis termiņš, pagājušas jau nedaudz vairāk nekā, jau laikam, kad pat tieši puse ir pagājuši, šodien ir 20, 22, 15, tieši pusē 15 dienas ir pagājušas. Nopelnas Stūrstiena Bordons. Izpildījis to Daniels Romero. 30 gadus vecs spēlētājs. Jurmalaikiem īstenībā diezgan gados jau sastāvs, varbūt neteiksim, ka veterāni, bet pietiekami pieredzējis sastāvs, varbūt vienīgais. Tas Gesī 21 gadus vecs spēlētājs ir tāds varbūt izņēmums no leģionāriem. Vēl viens centrējums. Veiksmi tur nospēlēja bez Palos. Juanmā. Būs vēl viens Stūrstiens. Atkal, protams, Romero pie bumbas. Ziemā diezgan daudz izpildījis Stūrstiens Montalvo. Arī Romero gan. Man liekas, ka Romero īsumā nepierast no dinieku puses izdarīja. Šeit viņam bija vienkārši jākrīt. Tur, domāju, varēja mierīgi nostila pārkāpumu, mēģināja palikt kājās un bumbu zaudēja. Šobrīd joprojām nav zināms, pret ko komandas aizdīs nākamās spēles, jau minētu licenču dēļ. Atkal palielinājies komandas skaits, Skonto un Daugava šajā nedēļas nogalē vēl nespēlēs, bet jau nākamdēļ vislīgas biedri sarīkos kārtīgi kopsapulcs, kur lems par visiem šo saistītiem jautājumiem, tā skaitā arī kalendāru, jo joprojām pat nevar pateikt, ko nākamos spēlēs Jūrmala un Jelgava un kādu to darīs. Rafaiskis agrāk spēlējis futbola klubā Rīga, Liepājas Metlurgā, ārzemēs viņš pabija Kaļiņgrads Baltika, pēc tam bija Daugavpils Daugavā, tātad ir atgriezies Latvijā. Freimanis. Atstāja viņš bumbu Malašēnokam nespēdās, un tā var būt labs predzvirkums Jūrmalai. Tā būtu pirmajām varam soša. Nepārāk labi pārēji. Nosēdīs uzrukumā. Ja pagājušajā gadā Koņos regulāri sūkstījās, ka komanda nespēja, īpaši leģionā nespēja spēlēt to komisālu futbolu, tehnisko futbolu, ko viņš vēlas ar īsām piespēlēm, rāta pārēju, tad tagad varētu būt Koņevam beidzot tas sastāvs, kas to varētu izpildīt, tikai te atkal ir cits jautājums, komunikācijas jautājums, arī disciplīnas jautājums, jo diezgan daudz ziemas laikā, jo īpaši leģionāriem bija problēmas tieši ar disciplīnas ievērošanu, nevis ka kaut kādi konflikti, bet ir treneru norādījums izpildīt. Jo īpaši bez bumbas pārvietojoties gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, ar to bija problēmas. Mārcis Ošs. Bogdaškins. Un šajā spēlē Jūrmals mērogiem neierasta pat daudz cilvēku. Uz atsmēru varētu būt kādu, varbūt 250, tā, protams, nav precīzs skaitlis, bet tīri varētu būt kaut kas ap to mērogu. Pagājušā gadā Jūrmalai bija pati sliktākā apmeklētība virslīgā, vidēji mačā 136,7 skatītāji, savukārt Jelgava bija tieši pirmajā vietā, 563,0 skatītāju. Vakardien Liepājā atnāca uz spēli ļoti daudz cilvēku, Liela Ažitoža bija jauns klubs un tomēr gaida cilvēki arī sezonas sākumā, bija labi laika apstākļi, atnāca vairāk nekā 1000, protokolā tika ierakstīts 1050, ja nemaldos, tik daudz Metlurgam pagājušā gadā
neatnāca pilnīgi nevienu reizi. Vispār pagājušajā gadā virslīgā tikai vienā spēlē tika pārsniegts 1000 robeža. Zelta spēlēs ar Ventspili un Skonto. Tā kā tā jau pašā pirmajā spēlē to izdevās izdarīt. Aizrāda Cauna Bordonam. Bordons dažiem gadiem spēlējis ir Paragvajs, Primera divisiona augstākajā līgā. Gubins. Jelgava viņš no 2010. gada, kurā Jelgava izcīnīja Latvijas kausu, piedalījās Eirokausos. Bogdaškins, Petersons. Iet garām. Tālāk Malašēnekam sulokmā Oļeks. Pēc žēl, ka Malašēnekam nav kreisās kājas, jo no tās pozīcijas kreiso kāja bija diezgan izdevīgi sist, bet, nav šī kājam domāt darbam, tikai staigāšanai un skriešanai, kā izskatās. Atkal Malašēnoks. Manuprāt, bija roka Gluško. Cauna to nefiksē. Arī viņa asistents to nefiksē. Gubins prasa bumbu, pagaidām nedaudz par lēnus notiek. Šoreiz bez Pāvils atsadās. Bijušais Ventspils spēlētājs. Jelgavā viņš diezgan daudz reizes bijis uz īri. Tagad jau viņš pilnvērtīgs Jelgavas spēlētājs. Petersons. Kiet garā viņš panas Jukam centrējums. Tur Mihaļuks, Bordons. Īsad viņš bumbārā. Pēc dažām minūtēm Jelgava nedaudz iespēj uz Jurmalu. Fiksēts pārkāpums Reďko pret Juanmu. Ulimbaševs. Tālāk Romero. Viņu Freimanis. Atkal Ulimbaševs. Silvā. Bīstamī. Bloķēts sitiens. Gandrīz tika labā pozīcijā Urugvajietis. Tomēr beigās pēdējā brīdī bloķēja viņu sitienu. Atkal Žuļevs. Piebremzē viņu Rafaiskis un pārējā noteikums Maksims. Vadims agrāk visi jaunieši ilsēs, bet līdz pieaugušai ilsē viņam tā arī nav tomēr izdevies aizsniegties. Reďko. Mārcis Ošs. Iesāk par 2010. gadu, kad Jelgava izcīnīja kausu no tā sastāva. Īsumā tagad komandā pietiekami daudz spēlētāju. Kausa izcīņas finālā Jelgavnieki toreiz Penelās vinnēja Jurmala VV 2-2 pamatlaikā un Penelās pēc tam vinnēja 6-5. Tad no tā pamatsastāva Jelgavā palicis vai atgriezies ir, piemēram, tāds spēlētājs kā protams, Boris Bogdaškins, kā Igors Kozlovs, Oļeks Malašēnoks, jau pieminēts Gubins, arī Reďko. Varam varbūt jau šeit rūpību. Te būtu noteikti pirmā kartīte šajā spēlē. Gubins iegrūž mugurā Bordonu. Ko nosprīst Cauna, jo tā bija atklāta rūpība. Varbūt nenolūk savainot, bet nesavaldība no Gubina puses. Bordonam joprojām arī emocijas virmo. Arī Bordons varētu kaut ko dabūt. Jelgavas vadība, fanu klubs nobļāvās, ka simulāns, bet simulācijas nebija nekādas. Gubins atklāti pagrod mugurā un arī pelnīja dabūna brīdinājumu. Abi divi, gan Bordons, gan Gubins. Aleksandrs gan plāta rokas. Nav no jausmas, par ko viņš plāta rokas, jo, tik atklāti iegrūt mugurā, nevajadzētu. Joprojām turpina runāt Bordons Žuļevs. Reďko. Gubins. Redzam, arī diezgan varbūt ne agresīvs presings, bet pietiekami augsts spēlē Jurmals. Priekšējā līnija ar centra pusargus ieskaitot Ulimbaševs. Rafaiskim. 42. minūtē ar zelta nokārtību iebrīdināts FC Jurmo komandas spēlētājs Orlando Ben Bordon. Cukaro, numur 14. Un
Silva. Komandas spēlētājs Aleksandrs Gubins, numur 77. Pājām strauji tuvojas pirmās uzlaikas beigām. 1-1 pēc tās spēles, kas īstenībā visu uzlaiku garumā bijis, pietiekami objektīvs rezultāts. Bija momenti reāli bez vārdu guvumiem, gan nav bijis vispār. Varbūt daži sitieni no distances vai tam pašam Žuļevam, kad viņš tika no tūs distances uzsis, bet nepārāk laba leņķa, bet tā reāli vārgušanas iespēja bijis ļoti maz. Arī, pirms tam, protams, Silvas bloķētais sitiens, bet tā simtprocentīgu iespēju faktiski nav bijis bez abiem goliem. Panasjuks. Romero, Rafaļskis, atpaļ Danielam, tālāk jau Pāvils Mihaģuks. Jau Pāvilam jau šogad apritēs jau 34 gadi. Pamazām jau, ja iet vēl veterāns sastāvā, bet Pāvils noskaņots ir vēl pietiekami ilgu laiciņu vēl uzspēlēt. Vismaz pajām vēl nedomā par karjeras beigšanu. Visai daudz bijis šādi piemēri, kad Latvijā jau nedaudz pār 30 un jau karjeru beidz, bet vēl viens Turstiens, Romero pie bumbas. Tad Reims to stabu, tur Bogdaškins, atkal Romero ar bumbu. Rafaļskis. Sāpinās driblā Rafaļskis, zaudēja bumbu, pēdējā varbūt iespēja šajā puslaikā ko izdarīt, bet neizdevās. Pretuzbrukums Jelgavai, tad jau Panasjuks atpakaļ, par vāju atpakaļ atspēlē Labutam, bet Igors tomēr pēdējā brīdī paspēja izsist bumbu no kājām Kozlovam, nedaudz pietrūka Vladislavam kļūdījās situācijā, tas laikam pat nebija Panasjuks, tas varētu būt, ka bija pat Danils Ulimbašavs. Pirmais uzlaiks arī beidzies pēc pirmajām 45 minūtēm 1-1. Vārtus guva vismaz Jelgavai Vladislavs Kozlovs, bet pēc tam penali realizēja Juanma. Tikamies pēc pārtraukuma 15 minūtes un būsim atpakaļ. Dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV. Renault Captur no 170 eiro mēnesī. Kristaps ar draugiem pelna pins kopā apmeklējot Kino Citadele. Un tālāk dodoties ar taksometru. Pēc lieliskas nedēļas nogales Džokerklubā Kristaps pēdējā brīdī atceras, ka jāsteidzas uz pasākumu, ko draugi ieguvuši par kopīgi sakrātajiem pins. Ko esi nopelnījis tu? Piesakies pinsformī.com un pelni pins pie vairāk nekā 700 programmas partneriem Latvijā, pasaulē un iepērkoties internetā. Katru dienu es uzsāku kā piedzīvojumu. Katru ielpu es tveru ar aizrautību un pārvaru visu, kas stājas man ceļā. Jo tā rīkojas tikai uzvarētāji. Es esmu Continental riepa, oficiālais FIFA pasaules kausa sponsors. 4. maijā stipros skrējiens Sinevillā. Uzdrīkstēšanās, drosme, gribas spēks, kopības sajūta, gandarījums un pozitīvas emocijas. Piesakies stipros skrējiens LV par stipru Latviju! Jūs redzat to pašu, ko es? Jā, jaunais zelta. Labākais laiks labiem draugiem. Jaunais zelta.
dažādi sportisti. Vienots atbalsts. SMS Kredit LV. Esam atpakaļ Kauguras stadionā pēc pirmajām 5 minūtēm starp Jelgavu un Jūrmalu 1-1. Līdzīga spēle varbūt bumbu zvanīrotas ziņā varbūt neliels pārstrušana, ka sanāca Jūrmalai, bet tā momenta ziņā būtībā vienmērīga spēle un īsti pagaidām nav kādu komandā noteikti pelnījusi uzvaru. Abu komandas spēlētāji ir atgriezušies laukumā un izskatās, ka nevienai ne otrai nav spēlētāju maiņu. Tā Jelgavā ir 10 laukuma spēlētāji, Jūrmalniekiem ir 2, 4, 6, arī 10, tā kā maiņu tiešām nav. Nu, pirmos vārtus guva Vladislavs Kozlovs, 18 minūtē pēc Bogdaškina centrējuma ar galu trāpīja vārtos un Jūrmalniekiem penali realizēja Juanma. Aizvedot Iksen uz otru stūri, pārliecinoši bez variantiem Kasparam. Otrajā paralēli šajā spēlē Ventspils ar Rīgas Daugava cīnās Kurzemē un tur 0-0 pēc pirmā puslaika. Jā, tad izmaiņu tiešām nav un sāksim atgādināšu sastāvus. Jelgavas sastāvus vārtos Kaspars Ikstens, aizsardzībā no kreisās uz labo Aleksandrs Gubins šobrīd bumbu, Valērijas Reģko, Mārcis Sošs un Gins Freimans, 2 centri. Pusargi pat īsumā Malšēniks pat 3. Malšēniks arī šodien vairāk kā centri, pusargs pat spēlē Malšēniks bez Palos un Bogdaškins. Pa flangiem kreisajā Vadims Žuļaus un labajā Armans Petersons un izteikts smēles uzbrucējs Vladislavs Kozlovs. Nu, Malšēniks diezgan zemu spēlē, negluži varbūt kāds nepusars, varbūt, bet arī noteikti negluži kā uzbrucējs. Vairāk pēc pozīcijas izbalstīs tiešām, ka 2 centri pusargi bez Palos un Malšēniks virs balsts pusargi Bogdaškina. Tā kā arī vēl viens tāds neliels jaunievedums, varētu teikt tā Beškareva veidolā. Tad Jūrmalniekiem vārtos Igors Labuts, aizsardzībā arī no kreisās uz labo Andrejs Panasjuks, Dmitrijs Halvītovs, Pāvels Mihaļuks un Ivans Gluško. 4 tā centri pusargi Maksims Rafaiskis, Orlando Bardon, Daniels Limbaševs un Daniels Romero un 2 uzbrucēji Diego Silva un Juanma. Nu, vakardien pirmajā vislīgas spēlē jau 2-1 Liepājnieku uzvarēja. Šodien 2 spēles notiek vienlaicīgi, jau sacīja, ka Ventspils, Rīgas Daugava, Ventspili un šeit jūs sauc priekšā Jūrmala pret Jelgavu. Tad rītdien pirmās kārtas pēdējā spēle, 3 šeit pat Kauguros, Spartaks pret virslīgas debitantu Daugavpili. Gan Skonto, gan Daugava šonedēļas nogali izlaidīs, bet varētu būt jau, ka droši vien, ka nākamnedēļ viņas spēlēs. Šobrīd vēl joprojām nav zināms kalendārs un par to laikam tiks lemts tikai trešdien virslīgas kopsapulcē. Šobrīd ir visai daudz variantu, kā ir iespējams spēlēt pēc iepriekšējā 10 komandu kalendāru vai varbūt taisīt jaunu kalendāru šo kārtu iekļaujot kā reālu kalendāru kārtu, nevis pēc tam kaut kur meklējot, kā šīs spēles izspēlēt, pārspēlēt. Nu, Jelgavas komandā, protams, jau minēja, ka nav daudz sastāvu izmaiņu no tādiem būtiskākiem zaudējumiem jāmin tikai Minaugs Grigaravičs, kurš aizgāja uz Marijampolu Sūduvu. Prom ir arī Edgars Vērdiņš, atgriezās no īres Ventspilī. Nav arī Igora Lapkovski, bet, teiksim tā, Grigaravičs ir tas vienīgais tiešām būtiskais zaudējums. Klāt nācis tas pats Diekni Čili rezervē, Petersons, malējais pusargs pamatsastāvā. Šajā mačā ir Kozlovs, protams. Daudz ko bija par Jelgavas sastāvu dziļumu pasaka arī tas, ka šajā mačā netika pieteikumā Pāvels Hohlovs, kurš palika komandā arī no pašas sezonas sastāvu. Vasarā viņš pārgāja uz Jelgavas komandu. Nav arī Jāudzem, viņam ir trauma, bet Renko slimības dēļ tikai rezervē. Bet, ja nav tā liela sastāvu izmaiņa, tad toties izmaiņu uz komandu tiltiņu nav vairs galvenā trenera amatā Sergejs Golubevs. Viņš atgriezies asistenta amatā šajā sezonā. Viņš palīdzēs Vladimiram Beškarevam, bijušajam Skondo dublieru trenerim. Bogdaškins. Atpakaļ bez Pālo Sošam. Aizsardzības līnija tieši tāda pati, kā bija pagājušajā gadā, protams, dažādām tur varbūt transformācijām un
varēja būt visādas variācijas, aizsardzības līnijā, bet šie paši 4 spēlētāji būtībā pagājuši gadu, protams, Petrenko cementē aizsardzību, Golubovu vadībā diezgan daudz spēlē Jelgavnieki tieši ar 3 centra aizsargiem un Gulbinu un Freimanu pa flangiem. Žuļevs. Krīt Žuļevs, pārkāpums tiek fiksēts Ivanam Gluško. Gluško gan pēc tam šeit, ka pats dabūja ar roku pa seju, bet pārkāpums, protams, bija Ivanam. Arī Ivans Glušā Labuts agrāk spēlējis Gulbenē, arī Koņaus, ka tajā laikā trenē šo komandu. Pie mums Bogdaškins, sieniņā viens pats Gluško. Parasti tomēr Bogdaškins centrē, nevis sit pa tiešo, lai arī no šī punkta varbūt arī varētu mēģināt pārspēt Labutu. Bogdaškins arī parāda, ka centrē tā arī ir. Protams, cīņa par bumbu, Ošs pārkāpums pret Panasjuku, nogrūdiņu tur Malašēnuks 2 ciņā. Labuts, Mihaļuks. Šajā spēlē tribīnēs arī Latvijas futbolā ļoti labi zināmas personības, jau minēju, ka Spartika spēlētāji un vadība, tad ir arī Latvijas galvenais treneris Marijans Pahars, ir arī traumētais Elans Siņeļņikovs, kurš, diemžēl, pat nepagūjas debitēt Čehijas čempionātā, ļoti smagu savainojumu guva un nespēlēs vēl ļoti, ļoti ilgi. Varētu arī izlaist, diemžēl, arī pat atlases cikla pirmās spēles, kas notiks septembrī. Bija arī Mets galvenais treneris Andris Rihards, šķiet, ka mani arī Latvijas aizsargu Vladislavu Gabavu. Atkal Bogdaškins pie mums, turpat arī Ginvis Pālos. Centrējums. Negājas gājienā Labuts īstenībā. Šī bumba pat viņam bija jāņem, jo centrējums bija uz Vārtsega laukuma stūri. Nopelnīja Jelgavas stūrsen, tad jau bez Pālos. To izpildīs no labās malas. Solaukumā 5 Jelgavas spēlē, Bogdaškins pie Solaukuma pusapļa. Labuts bloķēja Labutu, bet īsumā būtu jāapstādā ārkārtojums. Man kaut kā izstījās, ka viņi īsumā pat bloķēja nevis Jelgavas spēlēs, bet pat savējies. Bet iestrēga, kādā ziņā Labuts izgājienā, netik līdz bumbai, bet cauni nosolo pārkāpumu. Panasjuks. Freimans, komandas kapteiņi apsēja roku, bet nav man informācijas, vai viņš būs arī kapteinis sezonas gaitā, vai paliks apsējas Petrenko, kurš šodien rezervē. Tāpat arī Jelgavas vadība neapstiprināja izplatījušās baumas, ka varētu atlūgumu uzrakstīs Jelgavas prezidents, valsts priekšsēdētājs Māris Pēlāns. Nedaudz par stipru iespēli Freimanim, Panasjukam jābūt pirmajam, bet Andrejs kļūdās, atdod bumbu atpakaļ. Petersons, centrējums. Petersonam pāri uz Jelgavu varētu būt labs pavērsiens punkts viņa karjerā. Pēdējos gados viņš tomēr spēlēja spēcīgos klubos, bet tur bija rotācijas spēlētājs. Te jau pārgāvums pret Kozlovu pirms tam rādīja, ka bija pārgāvums arī Juanma, bet tiesas nereaģēja un pēc tam jau krita Kozlovs. Līdz vārtiem varētu būt kādi 24 metri varētu būt. Sist ir kam noteikti. Bez Pālos, Bogdaškins, arī Ošs var savu lielgi balšāvēnu uzsist. Arī Kozlovs īstenībā nav pēdējais variants. Noži gan aizgājis projām, tā kā uz spēku nebūs sitiena, būs apvedošais, uz arī 3 šie paši spēlēji palikuši, Kozlovs, bez Pālos un Bogdaškins, ka šobrīd pat ir grūti spriest, kurš būs tās, kurš varētu sist. Sieviņā Labuts ielicis 5 spēlētājus. Garākais Mihaļuks tajā nemaz nav, viņš solaukumā sēdz Malašēnoku. Izspēlē Kozlovs, sitiens bloķēts. Izspēlēja it kā labi, bet nesanāca. Doma vismaz bija labi, bet izpildījums švakāk šoreiz. Bet vismaz pusstūrstens Jelgavai. Šopuslaika sākumā Jelgavnieki aktīvāki, bīstamāki jau
varbūt trešais vai ceturtais stūrstiens. Centrējums, Kozlovs. Vēl viena neveiksmīga situācija Jelgavai. Atpakaļ piespēle Bogdaškinam, aizmugure tomēr bija, jā. Tā arī likās, ka nepaspēja pārvietoties. Aizsarg līnijā Bogdaškins. Nu, komandas izdarījuši nevienu spēlētāju maiņu, bet jau varbūt drīzumā kaut kas tāds varētu arī notikt. Bīstams moments Jelgavai, bet bumba lido garām vārtiem. Nu, pirmais arī moments šajā puslaikā Jelgavai brieda moments. Vai novarījis arī vārti. Jāinteresanti, ka par spīti 1-1 rezultātam pēc pirmā puslaika joprojām izteikt favorītu bookmakeru vērtējumā ir Jelgava. Mazāk par 1,6 koeficients bija uz Jelgavas uzvaru. Nu, arī pirmā maiņa ir Jūrmalē nomainīts tiek Orlando Bardons. Viņa vietā laukumā izsāskarāt iet Montalvo. Jā, tā arī Benito Montalvo, tā kā leģionārs nomaina leģionāru. Vēl jūrmalniekiem rezervē ir otrais vārtsargs Kristaps Dzelme, Antolijs Maksimenko, Dmitrijs Šiļuks, Kirils Grigorovs. Savukārt Jelgavai rezervē ir arī otrais vārtsargs Egars Andrejevs, Denis Petrenko, Aleksandrs Baturinskis, Georgi Dieknišvilī, Andrejs Kirīļins un pēdējais Dmitrijs Medēckis. Čika pirkstos viens par maz rezervis jūrmalniekiem, tas varētu pat būt beigās arī. Protams, Gļems Vaškovs un Ingmārs Andris Briškens ir vēl rezervē. Tā kā Logunov tomēr nav, nepārskatījos pirms spēles pārlūkojot pieteikumu. Logunov tiešām nav šajā mačā. Pagājušajā gadā viņš pēc leģionāru aiziešanas kļuva par izteikti pamatstāvu spēlētāju. Vismā savas iespējas pieteikumi normāli izmantoja. Treneru korpus gan bija gaidījis vairāk, bet priekš pirmās tādas sezonas, kur viņš ir pamatstāvu spēlētājs, bija pieteikumi normāli. Zaudēja bumbu Žuļovs, mēģināja tikt garām diviem spēlētājiem. Montalvo. Montalvo arī spēlēs Argentīnas otrajā pēc spēka līgā Paragvajas Primera Divisiona, pēc spēka pirmajā Eiropā Jūrmala šī viņam varētu laikam būt pirmā pieredzes tiešām. Jā, tie, kas varbūt brīnās, kāpēc jūrmaliekiem pēkšņi parādījuši tik daudz dienvidamerikāņu vai vispār diednieku, tad, pagājušajā gada beigās tika noslēgts sadarbība ar teiksim tā, Kipras aģentūru, atsevišķām personām, kas šobrīd arī tribīnēs un, diemžēl, nepārāk patīkams baumas arī par viņiem bijušas un arī saistībā ar cirkusiem skausā, bet labi, šo tēmu pagaidām ceru nevajadzēs kustināt vēl kādu laiku. Malašēnoks, pretbrukums Jelgavai, nav gan īsti palīdzības, 2-6. Beidzot Pēteršons pieslēdz solokam bezspēlē Kozlovam, Labuts. Pirmais tomēr pie mums Labuts, lai arī pretbrukums 2-5 beigās pasnāca itin bīstami. Montalvo, argentīnietis viņš ir, tā kā tagad laukumā jau ir divi argentīnieši, Montalvo un Romero. Montalvo gan atmiņā bija arī Itālijas pase. Romero. Beidzot sajūtu bumbu jūrmalnieki, sāka puslaiku krietni aktīvāk Jelgavu. Pamazām. Halvītos Jūrmalai pievienojās diezgan nesen, jo tur arī interesants stāsts bija. Sāka viņš būtu bija atgriezies Jūrmalas Spartakā. Pagājušo gadu viņš pabeidza Daugavpils Daugavā, bet Ziemassvētkos jau bija arī Spartaka rindās Malašēnoks solaukumā. Kozlovs sitiens garām vārtiem. Vēl viena iespēja Jelgavai. Tad par Halvīto turpinot, tad interesants stāsts bija, ka viņš aizgāja no Spartaka, lai pāriet uz Jūrmalu, bet bija ļoti tuvu tam, lai beigās palikt vispār bez komandas, jo Jūrmalnieki devās uz pārbaudas spēli, tā bija pārbaudas spēle pret Marijampolu Sudovu, Jūrmalnieki devās izbraukumā un, protams, gribēja ņemt līdzi arī Halvīto, bet Halvītos bija tieši, ja es braukšu tikai dēļ, man būs līgums kabatā, ko Jūrmala nebija gatava to brīdi darīt, un arī neiedeva viņam līgumu, Halvītos neaizbrauc uz spēli, bet beigās tomēr atkal
saprotu, ka piezīmīs atkal kluba vadībā un tika atpakaļ komandā. Un jau arī viņu parakstīts profesionāli līgums, tā kā visi šajā ziņā kārtībā. Freimanis. Malašēvis, Freimanis. Freimanis turpiniet. Ulimbaševs izklupienā nospēlēja, bet labu pauzi ieturēja Freimanis arī centrējumu, un stiens ar galvu. Šoreiz negluži bīstams, pozīcija gan bija visai laba. Silva. Rafaelskis. Tur jau prasālāk arī Juanma bumbu. Mēs spēlē paralēli laukumam. Romero atkal maina malu Jūrmala. Patīk Jūrmaliekiem spēlēt daudz bumbu, arī Ziemassvētkos tas bija ļoti labi redzams, ka patīk šai komandai kontrolēt bumbu, gluži kā jau dienvidu futbola valstīs. Halvītos. Jūrmalaičs agrāk arī bija spēlējis 2012. Gada sezona bija pēdējā, kad viņš spēlēja Jūrmalā, kopā toreiz vasarā Danielu Olu pārgājis Daugavpils, ap citu arī Ola bija kādu brītiņu Jūrmalas treniņos šajā ziemā, bet tas bija tikai uz brīdi, jo pēc tam tas pats Kipras grieķis Gabriels viņu izkārtoja viņam pārbaudu uz vienu Kipras klubu, bet tagad jau Ola ir nonācis Rumānijā. Rumānijas pēc spēka otrajā līgā vienā no pasarītēm, turpat blakus viņam arī vēl vairāk bija šie Daugavpils leģionāri Ibrahims Babatunde un Stenlijs Ibe. Bogdaškins. Atkal Boris, tālāk jau presingam palīdzības nav. Silva un Juanu bija nosaguši savus zonas, bet palīdzības aizmugurs viņam nebija. Bez Pālos. Krīt Romāns un vēl viens situācija Jelgavai. Plātīja rokas man talvā, bet pārkāpums tur bija. Atkal Bogdaškins pie bumbas. Blakus arī bez Pālos. Arī Vitālijs Smirnovs tikko ieradās, arī viņš šis spēlētājs Spartak jauniegums. Bogdaškins centrē. Labuts, nepārāk pārliecinoši, bet savu darbiņu izdarīja, atsita bumbu tukšā vietā, kur nebija neviena pretnieka, tā jau Gluško. Sit tur tālāk, bet neveiksim nospēlēt bez Pālos Juanma. Jā, pārsnās Jūrmalai, jau visi Jelgavnieki ir atpakaļ, palīdzības nav, Jelgavnieki ir atpakaļ, Jūrmalai palīdzības nebija un bumba ir zaudēta. Malašēnoks. Redko. Labi, kas nospēl Panasjuks, tagad jau Ulimbaševs. Romero. Labi, māju stīpa tiek viņš garām Bogdaškinam. Panasjuks kreisajā malā, centrējums. Virsū Ikstanam. Slikts centrējums no Panasjuka. Virslīgā viņš debitēja kopā ar Spartaku. Virslīgā viens citu komandu nav pārstāvējis līdz šai dienai. Pēdējās minūtēs diezgan daudz brāķi parādās Jelgavas komandai. Pagaidām vēl viens spēlētāja maiņa netop. Vai arī iespējams, ka tieši tūlīt taps viens spēlētājs Nuvils Sreņņaku. Vai tas nozīmēs kaut ko vairāk? Izskatās, ka varētu arī nozīmēt. Žuļevs. Bez Pālos. Kozlovs. Labi iespēja Jelgavai jau trešā šajā puslaikā. Kamēr vēl neredz, kurš tas ir, kurš ģērbjās, varētu paprognozēt. Divi galvenie kandidāti, manuprāt, ir Diehnišvili. Diehnišvili pēc vizuālās izskata gan tas nav. Un otrs variants varētu būt mans Kirīļins, bet šķiet, ka arī Andrijs tas nav. Tūlīt redzēsim, kas mums ies Jelgavai laukumā.
Ošs. Halvītos. Mogdaškins. Tālāk bez Pālvam. Nomāna viņš Ulimbašau. Izspēlēs Ieņaka bez Pāvls, Malašēnoks. Centrējums. Lābuts pārliecinoši. Kozlovs viņam aiz muguras gan skrēja, bet arī būs vēl viens vādai maiņa arī Jūrmalai. Tas šķiet pat ir Andris Ingmārs Briškens, bijušais Mets Lubīru spēlētājs. Nu, tas gan man ir pārsteigums, jo šeit spēlējis vispār bija. Pat nebija iedomājies, ka viņš varētu būt pieteikumā, kur nu vēl tādiet laukumā. Silva. Ulimbaševs. Tiek viņš garām. Meklēja partnerus. Padnas Juks viņam tur kreisajā malā, bet joprojām iet pats Ulimbaševs, Romero. Juanma. Joprojām Juanma zaudēja bumbu, tad guva. Juanma pret Petersonu. Romero. Padnas Juks mēs tur ir aizmugurējis. Mums pirms brīža bija. Romero sāpinās driblā atdeva bumbu Freimanim. Jā, nu, ja par Jūrmalas izmaiņām runāju, tad izmaiņa arī vēl viena administratīvajā korpusā, tad viņš daudz dzirdēja, ka Hačatrians no pagājušā gada sastāvu līderiem guļ ļoti nopietni savainojumi, kas ļoti iespējams viņam pielicis punktu viņa spēlētāju karjerai, tad Hačatrians tā ir kļūst par Jūrmalas administratoru, viņš jau bija devies maizē uz Britu salām, bet beigās ar pasauc viņu atpakaļ Jūrmalnieki, nu vismaz šādu darbu viņam iedeva. Nav vēl 100 punkti, it kā pateiks, ka Hačatrians vairs nekad nespēlēs šādā līmenī, bet pagaidām vismaz uz to ietļu otro reizi pēc kāds, cik smaga trauma. Nomaiņas tiek Armands Petersons. Viņa vietā izgāja Medēckis šķiet izgāja. Jā, tieši tā, Dmitrijs Medēckis. Tā kā loģiski maiņa pa pozīciju, savukārt Jūrmalai laukumu pamat Danils Ulimbaševs. Un viņa vietā laukumu uzgājā tieši tā Ingmārs Andris Briškens, 19. numurs. Arī īsās, ka varētu būt maiņa pa pozīciju. Tā kā esam izvietojumā, neviena otru komandu neko nav mainījušas. Vēl viena riskanta piespēle, atkal Labuts spiests pamest savu solaukumu, bet nu atkal to izdarīja precīzi. Joprojām 1-1, nu šajā puslaikā tuvāk atguvumam bijusi Jelgava. Bet pamazām, protams, spēles gaita šajā puslaikā ir izlīdzinājusies. Rafaļskis. Nu, Montalvo un Silva šeit ir vienīgie spēlētāji, kas atrodas laukumā ar cimdiem, pat plus 8 grādu, laikam diviem tomēr ir nedaudz par augstu. Jūrmalkomas sastāvs spēlētāja maiņa, laukumā atstāja Danils Ulimbaševs, numur 2, laukumā devās Ingmārs Andris Briškens, numur 19. Silva. Atkal Silva. Montalvo. Jā, nu ļoti daudz īsti piespēļu pagaidām, bet jēgas no tā pagaidām nav īsti bijis. Nekādas zaudētas bumbu, Montalvo zaudēja. Tātad jau Žuļovs kreisajā malā. Neizdevās viņam uzņemt ātrumu, jo ātrumā būtu ļoti grūti viņu apturēt. Bet nu jau pie pirmajām gustībām Briškens viņam bumbu atņēma. Tad jau Halvītos. Jāsāk ar Jūrmalai gan visu no sākuma. Romero. Padnas Juks. Montalvo. Prās bumbu Juanma. Viņš pret Ošu. Atstāja bumbu laukumā, nedaudz brutāli atlaida. Medēckis.
Arī Medeckis no tiem soļiem, kas atgriezies Jelgavā. Medeckis, jo pagājušā gadā bija Jelgavā, bet pirms tam kādu laiku pavadīja Igaunijas klubā Narvas Trans. Pagājušā gadā Medeckim 22 spēles, bet, diezgan daudz viņš gāja uz maiņu, tikai 12 izgāja pamatsastāvā reizes un guva 1 vārtus. Pagājušā gadā vispār Jelgavniekiem nepārāk daudz spēlētāju bija rezultatīvi tieši Jelgavas krāsās. Visvairāk vārdu bija Maksimavam Daņilovam 6, formāli 7 bija Vaigam Alšēnakam, bet, ka 4 viņš, vai 4, laikam, sasta Jurmals labā. Trīmīnēs arī bijušais Jurmals pusēks Andrejs Prohorenkovs, kurš ir beidzis karjeru. Tā kā laikam futbolā viņš aiztikai tas, ka viņš strādā ar bērniem. Vēl es dzirdēju, ka viņš varbūt arī ir Ogrē pie Porās līgas komandas treneru lomā, bet, nezinu precīzi šo informāciju. Panas Juks izšķēdēja pusmomentiņu. Bet, redzam, ka tur Romero atstrādāja Panas Juku vietā, tā kā vismaz pozīcijas ziņā pagaidām šajā spēlē. Man liekas, nav tādu bijis mums kliedzošu piemēru, kad slinkuma dēļ, pašdisciplīnas trūkuma dēļ nebūtu kāds atstrādājis atpakaļ un palaidis pretnieku bīstamā pretuzbrukumā. Silva, tad jau kreisi labajā malā. Montalvo, atstāja viņš bumbu Honvam, skaisti tur izspēlēja, atkal Montalvo, Panas Juks. Viņš jau puslaikām, liekas, nav bijis neviena sitiena vārtu rāmī pagaidām, tieši pa Jelgavas vārtiem. Silva, Romero, sitiens pāri vārtiem. Neizdodas Jurmalniekiem pēc atrastās brīvās zonas un kaut kā savus brūgumus pārvērst kaut kā bīstamā pagaidām līdz 25 metru atzīmē izdodas saspēlēties pa līdz 20 metru atzīmēm, bet tālāk risinājumi pagaidām īsti nav. Būs vēl viens spēlētāja mājiņa Jelgavai. Tagad gan varētu būt Baturinskis. Laukumā, es jau viņu bildes domās pamatsastāvā, tomēr Beškrovs izvēlējās Aleksandru Gubinu. Freimanis. Mēs Pālos. Protams, vēl papēdīts skaisti Medeckim, bet neprecīzi. Uzbrukums, ka turpinās, un tur jau laikam Kozlovs bija, kurš ir ar galvu. Jā, Laslavs Kozlovs. Vispār daudz viņš šie spēlē ir izdarījis. Viņš apskatās pēc tam statistika, bet, kāds priekties varētu būt. Pagājušajā gadā vispār Ventspils sastāvā viņš pusotru gadu laikā vieslīgā gūta tikai 3 vārtus. Tagad jau viņa pirmajā spēlē jau ir 1. Jā, ies laukumā. Baturinskis ies 17. numurs, bet kurš ir tas, ko viņš nomainīs, pagaidām gan neredzu. Ir uzliks jau tiesnesim numurs, bet pagaidām nevar piefiksēt, kur. Bet, domāju, ka pēc palīdzības vajadzētu būt maiņā, un tas noteikti vai Gubins vai Freimanis. Gan Gubins, gan Freimanis var spēlēt abās malās, tā kā šādi var arī kaut kā mainīties. Bet gan jau kādam malējiem aizsargiem Baturinskis mainīs. Kozlovs, Māna, nogula viņš Mihaģuku. Kozlovs, sitiens arī bloķēts. Trāpīja Jelgavas prāta bumbu par roku Mihaģukam vai Halvītam, kurš bloķēja sitienu, bet Celna klusē. Uzbrukums turpinās, Freimanis. Vienu penalti Celna jau šajā spēlē nozīmēja. Pelnīt, manuprāt, pēc epizodes, ko es redzēju atkārtojumu, gan es neredzēju. Sitiens pa vārtiem, vārtu rāmī, bet labas precīzi spēlē. Šis no tiem sitieniem, kas varētu teikt statistikai tīri, jo nedaudz bīstam varbūt arī bija. Teorētiski nevaru izteikt, ka Vācis vai Rupju kļūdīties, bet, šāds, protams, labūtam bija jāņem. Juanma. Maina viņš malu tālu piespēle Silvam, precīzi piespēle. Gubins pret Silvu. Atkal maina malu. Panas Jukam. Par viņu Medeckis. Romero, Montalvo. Atkal Daniels, atkal Benito.
Nu, laikam jā, kad 77. numurs, tad tas ir Aleksandrs Gubins. Vai nu Paguris Aleksandrs vai arī Gubins, proti ap divi ir Aleksandri, gan vai nu arī Beškara vienkārši neapmierina pagaidām, kā Gubins spēlē. Malašēnoks. Žuļevs paslīd tur Mihaģuks. 2-1 var iziet, Žuļevs sulokumā, Kozlovs! Un 2-1 Jelgava ir vadībā, Kozlovam otrie vārds šajā spēlē. Rupik tur kļūdījās Pāvels Mihaļuks, paklupoņš prezrukuma laikā, un Žuļevs precīzi piespēlēja Kozlovam, kurš tālāk trāpīja apakšējā vārds stūrī. Iekrita Jurmala prezbrukumā 2-1 Jelgavai, jau 2 vārti Kozlovam šajā sezonā. Nu jābūt gan tikpat daudz, cik viņš guva Ventspils laikā. Un arī ir otru spēlētāju maiņa Jelgavai. Jau vēl tomēr laikam nav notiks, pagaidīs vēl, kamēr nosinēs šo golu Jelgavnieki. Baturiņskis ir gatavs slūīt jau viet laukumā. Manīs viņš tieši tā Aleksandru Gubinu. Tām komandām tā kā vienai sodai maiņai rezervē. Tā kā nonākuši iedzinēja Lomanoši, kaut kas būs jāmaina Mihailam Koņevam. Rezervē Jurmalaikiem ir Gļebs Vaškovs, Antolijs Maksimenko, Dmitrijs Šiļuks un Kirils Grigorovs. Ja godīgi, nezinu, vai no šiem spēlētājiem kaut kā var pastiprināt spēli tieši uzbrukumā, jo Maksimenko, Grigorovs tomēr vairāk jaucēja tipu spēlētāji. Šiļuks vienīgas aizsardzības malā varētu nomainīt, piemēram, Panasjuku, bet, diez vai. Es vēl redzēsim, vai vispār Koņevs izmanto savu trešo maiņu, jo nav īsti man šobrīd tāda kandidāta, ko būtu jēga vispār mainīt pagaidām, lai kāds no tā būtu iegūms. Varbūt vienīgais, varbūt kaut kā otro stāvu varētu papildināt, pastiprināt ar Grigorovu vai Maksimenko. Rafaiskis. Montalvo. Tāpēc mums arī viens skatītājs no tribīnēm, kuram, diemžēl, tribīnēs viņam pa lielu pārsteigumu dzert nav atļauts. Tā kā viņš uz kādu brītiņu pamatīs stadionu teritoriju. Romero piespēlē kājās Medeckim. Bogdaškins. Laiciņš vēl ir Jurmalai kādas kompensācijas laika ieskatot, varbūt kādas 20 minūtes laika pietiekami, lai vismaz panākt izlīdzinājumu. Manā vērtējumā šīs abas komandas noteikti būs turnīra tabulā kaimiņienes sezonas beigās, vismaz ļoti tūl tam. Man personīgā prognoze pēc tiem sastāviem, kāda tie ir vismaz šobrīd, protams, vasarī grūti prognozēt, bet, vismaz mana prognoze personīgā tā Jelgavais dod šobrīd 4. vietu, savukārt Jurmalai 5. Abas komandas arī noteikti galvenās kandidāts uz Eiropas vietu caur Latvijas kausa izcīņu, jo, protams, Ventspils galvenā kausa favorīta, bet Ventspils jau vieta Čempionu līgā, tad, piemēram, Jurmalas Spartas no kausa izkrita, jo, būdams ļoti vājā sastāvā, zaudēja Liepājas Metalurgam pagājušā gadā. Skonto arī, protams, varam skaidīt ārā, jo Skonto pat par spīti tam, ka viņi saglabāja šeit virslīgā, viņi Eiropas nekādā gadījumā nespēlēs, jo par to UEFA prasības viņi nav izpildījuši. Izpildījuši nav pat Latvijas federācijas ticēšanas prasības, bet UEFA noteikti nepielēdīs viņus pie Eiropas, tur iespējas, nezinu, tik minimāli, ka īsti domā, laikam nav jēgas. Tā kā Skonto vietu Eiropas visticamāk ieņems Rīgas Daugava, savukārt atlikusī 4. vieta pagaidām ir vakante. Būs tomēr maiņa Jurmalai. Šķiet, ka tieši Šiļuks ies laukumā. Jā, 20. numurs Dmitrijs Šiļuks. Ja būs maiņa pa pozīciju, viņš droši vien ies laukumā Panasjuka vietā. Sulokumā Malašēnoks ir viens pāri vārtiem, vēl viens moments Jelgavai. Netrāpīja vārtu Rāmi Oļeks. Juanma. Šajā puslaikā joprojām vienu momentu nav bijis Jurmalai. Atkal Montalvo, Romero.
Juanma sulaukumā. Bloķē piespēlē Redko. Romero. Daudz vairāk Jurmalai spēlē tieši par šo kreiso malu. Silva pagaidām labajā flangā var garlaikoties. Centrējums par stipru. Šķiet, ka pat Romero bija domājis piespēlēt Silvam. Vismaz dabūjis Tūrseņu, kas arī nav slikts gūms. Spēlē maiņa laikam vēl nedaudz pagaidīs. Bet Šiļuks jau ir gatavs. Iet laukumā. Arī Asens ir gatavs parādīt, kur viņš nomainīs. Bet tas laikam pēc Tūrseņa nākamajām pauzē. Silva izpildīs Tūrstienu. Īsi spēlē ar Juanmu, atpakaļ Silvam. Tātad gan centrējums, tomēr Romero ārpus sulaukuma. Sidies, pajām, ja godīgi neatstās, ka Jurmala spēlē uz vārdu gūšanu. Spēlē apkārt pa perimetru un Sidienu diezgan bezjēdzīgi pagaidām. Tikko arī pierādījums Romero Sidienu izskatā nomaiņas tieši tā Andrejs Panasjuks. Kā arī šī maiņa loģiski pēc pozīcijas. Dmitrijs Šiļuks, 26 gadus vecs aizsargs, pagājušo sezonu viņš sāka tieši Jelgavā, nospēlēja 11 spēles, bet vasarā no viņa atteicās, viņš aizgāja pēc tam ziemā, viņš bija arī ziemas kausā pie Gulbenes kādu brīdi. Jurmala visas savas spēlēm mājas ir izdarījusi, Jelgavai vēl viena ir rezervē, ko droši vien varētu mēģināt arī izmantot kā taktisko kombinācijas laikā, tieši laika vilkšanai. Plāka noteikums Bogdaškins, dusmīgs ir Juanma, paskatījās iznīcinoši uz viņu, bet šoreiz vairs nekādu asumu nav bijis, tikai tā epizode, kur Gubins pagrodu Bordonu, kurš nedaudz pietēloja, bet Grūniens tomēr bija un apdabūja zeltainās kartītes. Tās ir pēdām vienīgā šajā spēlē Briškens. Luško krīt, tur gan nebija pārkāpums. Reģko. Rafaiskis. Brīškens. Maina malu, tur Šiļuks, pirmais pieskārums viņam bumbai šajā spēlē. Silva. Iet viņš garām Medeckim, iet uz vidu, apstājas. Koņos arī kliedz no malas, ka jāspēlē piespēli, mums jāiet pašam. Mihaļuks. Domāju, ka arī Jelgava arī daudz vairāk iesadīsies tieši aizsardzībā, jau tā ir pašas Jurmalai bumbas kontrolas ziņā, bet, pēdām jēgas, tā nav nekādas. Montalvo. Spēlē pajām kvadrātus Jurmala, bet virzības nekādas uz priekšu nav. Montalvo. Halvītos. Šiļuks. Rafaiskis. Jā, ļoti daudz siediņu, pagaidām joprojām no tā nekādas jēgas. Juanma, laikam, ka spēlē roku, jā, to arī parāda asistents. Spēlē roku, Juanma, bumba atkal zaudēta. Kārtīgi reizi ilgs uzbrukums, beidzas ar neko. Vismaz minūti ilgs. Ja teicu, ka Jurmalnieki zaudēja visas 7 spēles, kuras aizdīs apzonā pret augstāko līgu komandām, tad Jelgavniekiem veidās nedaudz labāk, lai gan arī zaudējumi bija pietiekami daudz, bet arī tika spēlēts pret labām komandām. Tūpoši pret viņas Žalgiri, pret Ekranas šeit arī uzspēlēja, ne, pret Ekranas gan nē. Zaudējums bija, piemēram, Skondo 2-3 ziemas kausa finālā, Daugavpils Daugavai 0-1, bet uzvarēt arī Rīgas Daugava 2-1 un Igaunijas debitanti Lokomotīvu, kur trenē Latvijas speciālists Viktošņis Terenko. Tāpat kā Jurmala pēdējo spēli pirms sezonas sākuma aizdīja pret pirmās līgas komandu un negluži kā Jurmala spēlēja pret dublieriem, bet pat krietni vājākus pretniekus spēlēja Jelgavnieku 14-0 sagrāva Ulaini. Rafaiskis. Romero.
Šiļuks. Freimanis. Neļauj brīvi spēlēt Jūrmalnieki, ievadīt vieglu uzbrukumu. Tieši treņā šo kombinētu daudz jelgavnieki strādāja, bet īstenībā bija lielās problēmas. Tieši aktīvā presinga gadījumā diezgan daudz bija brāķa piespēlēts tieši no centra aizsarga puses. Toreiz gan pat viens centra aizsargs bija nevis Redko, bet Gubins. Romero. Zaudējumu Jūrmala. Pagaidām neizskatās, ka Jūrmalnieki būs spējīgi šajā spēlē izglābties. 1-2. Pēc rezultāts abas vācis Jelgavai gūl Vladislavs Kozlovs. Jūrmalniekiem izcēlās Huanma no 11 metru atzīmes. Medeckis. Piespēles ulokumā Kozlovam. Kozlovs un ir 3-1 Vladislavam Kozlovam. Hetriks šajā spēlē, pirmais hetriks šajā sezonā. Un Vladislavs nepilnu 90 minūšu laikā ir gūs tikpat daudz vārds, cik pusotra gada laikā Ventspilī. Tā kā asveicam Vladislavu 3-1 Jelgavas labā. Neveikti nospēlēja Labuts, atvairīja viņš it kā bumba, tomēr tā ielidoja vārtos, pārgāja pāri vārtu līnijai. Izsās jau pavisam bezcerīgi Jūrmalai 1-3, 2 vārtu pārsvaras būs ļoti grūti atspēlēt. Vārtus FK Jelgava komandas labā guva Vladislavs Kozlovs, numur 21. Gan, ka arī Jūrmalai vairs nav vienas spēlētāja maiņas, viss ir izdarīts, Jelgava ir viena palikusi un visās, ka drīzumā tā arī notiks. Tas šķiet varētu būt Kirīļins, kurš ies laukumā. Tad droši vien bez Pālaus varētu būt tas, ko varētu mainīt. Rafaiskis spēlē roku netiek fiksēta Silvaso laukumā. Par tošu atspēlē viņš Romero, neprecīzi. Pat no šādas pozīcijas Jūrmalnieki nevēlas sist. Redko. Jā, Andrejs Kirīļins ies laukumā. 87. numurs, tā viņam būs pirmā oficiālā spēle Jelgavas sastāvā. Pagājušā gadā viņš virslīgā debitēja Liepājas Metlurga rindās, bet ir viens no daudzajiem, kurš Metlurga rūpnīcai pajūkot un pajūkot arī visai komandai. Līdz ar to pamet Liepāju. Uz saraudzības kausa izcīņu viņš šā gada sākumā devās kā Liepājas spēlētājs formāli, bet nogriezās jau Jelgavā kopā ar Sergeju Golbevu, kurš asistents ne tikai Jelgavā, bet arī U21 lusē. Nomainīts tiks, kurš mums iet malā, pagaidām neviens nenāk. Malšanuks tomēr, nevis bez Pālaus. FK Jelgava komandas sastāvā spēlētāja maiņa. Laukumā atstāja Oļegs Malašēnoks, numur 99. Laukumā dodas Andrejs Kirīļins, numur 87. Minēju, ka Ventspils Rināts Kozlovs gūs 3 vārdus vislīgā, to viņš ir izdarījis 32 spēļu laikā, 20 viņš sāk pamatstāvā un noteikti nevar sūdzēties par momentu trūkumu, bet absolūti negāja Kozlovam tieši uzbrukuma noslēgšanas ziņā, Kurzemes komandā. Paspīt tam, ka negāja bumbu vārtos nekādi. Pučinskas vienalga viņam turpināja uzticēties un ļoti daudz spēlēja pamatstāvā pagājušā gada sākumā. Mums vēl viens brīdinājums šoreiz Halvītovam. Pie mums Bogdaškins bez Pālaus, atkal Kozlovs. Kozlovs tomēr iet projām. Toreiz līdz situācija izspēlēja uz viņa sitienu. Arī Medeckis ir. Medeckis ieskrien savu lokumā, kurš šoreiz izdomās Jelgavu. Vārtu pārliknis, šika pa krustu trāpīja. Bogdaškins varēja būt 4-1. Ļoti labi iespēja Jelgavai, labs sitiens. Nezinu, vai Labuts būtu aizsniedies, lai arī viņš ir
garākais vārtais virslīgā, un liekas, ka varētu būt arī pats spēlētājs garākais virslīgā, bet nu arī viņam varētu būt problēmas aizsniegt bumbu šajā situācijā. Kozlovs. Medēckis, Kirīņas labajā malā, piecel tomēr sulaukumā bez palvam. Atkal Medēckis. Atpakaļ Freimanim. Sākumā bumbu Jelgava, Bogdaškins. Aizmuguri Vladislavam, Kozlovam. Briškens. Ošs. Freimanis. Pāgāms par Gudaškinu. Silva no aizmuguras trāpīja pa kājām. Reiz ir atvainojis Borisam. 3 minūtes šajā spēlē, palicis spēle kompensācijas laiks. Noteikti. Spēles kompensācijas laiks 3 minūtes. Bez Pālaus. Žuļevam. Vispār maz redzam, Žuļevs šajā puslaikā ir. Pirmajā caur viņu spēlē daudz biežāk. Centrējums. Tur pilnīgi neviena Jelgavas spēlētāja nav. Labuts viegli paņem bumbu. Sit tālu Silvam. Freimanis. Kirīļins. Kirīļņam tikai 18 gadi ir. Jā, viņš sāk parādīties arī U21 sastāvā, tur, kur viņš ir rezervis, bet tomēr pie vairākas gadus vecākiem pušiem regulāri tiek saukts. Noteikti viens no perspektīvākajiem ar pusargiem tieši viņa vecumā. Kozlovs. Romēro. Tehnika laba, bet tā ir gan bumba zaudēta. Redko. Prasa bumbu Kozlovs labajā malā. Neredzu gan viņa partneri. Joprojām īstenībā viens Kozlovs labajā flangā. Atkal pacēlis roku Kirīļins. Bez Pālaus. Žuļevs. Beidzot maina malu, bet tomēr Freimanim nevis Kozlovam. Zaudējumu Freimans atstāja atlēt bumbu ārpus laukuma. Atkal ir atlēž bumbu ārā Freimans. Juanma. Rafāļskis. Spēle ir beigusies, apsveicam Jelgavu pirmo uzvaru. Sākuši Jelgavnieki sezonu ar uzvaru 3-1. Visus vārtus Jelgavas labā guva Vladislavs Kozlovs, savukārt Jūrmalniekiem izcēlās Juanma no 11 metru atzīmes. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Tiksimies jau rītdien 15:00 Jūrmales Spartaks pret BFC Daugavpils. Visu labu!
dažādi sportisti. Vienots atbalsts. SMS Kredit LV.